Sinepju graudiņš – vārds katrai dienai. Otrās iespējas Dievs. Šodienas rakstu vieta. Un tas kungs gāja viņam garām, un viņš sauca: tas kungs, apžēlošanās un žēlstības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā, kas tūkstošiem saglabā žēlastību, piedod noziegumus, pārkāpumus un grēkus, bet arī neatstāja nevienu nesodītu. 2. Mūzes, 34. nodaļa, 6. un 7. pants. Šodienas pārdomas. 2. Mūzes grāmatā lasām, kā pats Dievs izgatavoja 2 akmens plāksnes ar baušļiem un iedeva tās Mūzumu. Bet vai ziniet, ko Mūzes ar šīm plāksnēm izdarīja? Viņš tās sadauzīja. Kad Mūzes no Dieva atgriezās pie tautas, lai liktu priekšā šo vissvarīgāko sūtījumu, izrādījās, ka tauta jau bija atkritusi no Dieva elku kalpībā. Un tad notika kaut kas ļoti īpašs. Dievs parādīja žēlastību. Viņš deva iespēju tautai un Mūzum lūgt piedošanu un atjaunot derību. 2. reizi gan Dievs netaisīja plāksnes. Tās bija jāizskaļ Mūzum, bet likumus, pēc kuriem dzīvot svētītu dzīvi, viņš pats uzrakstīja no jauna. Šis skaidri parāda, ka Dievs ir otrās iespējas Dievs. Ja pat esi kaut ko salaidis grīstē, ja pat cenšoties rīkoties pareizi, esi nonācis situācijā, kad kādas Dieva dotas lietas ir zaudētas, vēlos tev atgādināt, ka Dievs tevi ļoti mīl un ir gatavs tev dot otru iespēju. Šodienas lūkšana. Mīļais debesu Tēvs, patiesi neizmērojama ir tava žēlastība pret mani. Piedod, ka esmu pazaudējis to, ko tu man uzticēji. Paldies, ka tu dod man jaunu iespēju. Paldies, ka atjauno zaudēto. Es apņemos palikt tev uzticams līdz galam. Jēzus vārdā. Āmen.